Matemātikas mājas darbs pildīt no rīta, vai arī paprasīt klases biedreniem. Tā, dodamies pie Leldes. Sūta tāda pirmo reizi projekta gaitā, lai es izpildīšu mājas darbu. Kaut kur pazaudēju to lapiņu. Redzēs, ko Lelda teiks, cerams, ka nerāsies. Tagad uzreiz pusdieniņu nesanāks paēst, bet man ir līdzi proteīna rīz pudiņš. To, ko man vakar uzdāvināja Floorball komanda Irla Isam Floorball klubs, teiksim tā. Tadā! Čau, Lelde! Čau, tas laikā! Jā, tā ir labā ziņa. Jā. Ir arī sliktā ziņa. Kāda ir sliktā ziņa? Parasti tas skolā viņas ir matemātikas mājas darbs pildīt no rīta, vai arī paprasīt klases biedreniem. Sapratu, uz ko es vēl? Labi strādāsim ar šo informāciju. Šodien ir mūsu otrā tikšanās reize. Un tad, ko es ļoti gribu, lai mēs šodien noformulējam, ir mērķis. Kāds ir mūsu tikšanās mērķis? Man ir pāris idejas prātā nākušas, nezinu kā tev, bet man ir. Un tad esmu sagatavojis mājas darbu arī nākamajai nedēļai. Tāds ir mūsu plāns. Un tad jau noslēgumā, protams, atkal kāds atziņas vai jautājumi. Aizmirsu iefilmēt atsveicināšanos no Leldes. Mums bija ļoti laba saruniņa. Varētu atkal teikt, ka labi izskatīs sirdi, bet tādā pozitīvā ļoti variantā. Viņa, kā saka, arī nesit pa pirkstiem lineāli pa to, ka nebija mājas darbs izpildīts. Tā ir jauns, šito gan es izpildīšu. Jā, tagad aizdies bišķiņ, uzmetīs kādu līkumu, kādu cilpu apmetīs pa tuķi.